Sveiks, Kaspar! Nu kā tad ir dzīve Kaunijā? Nu, viss kārtībā pagaidām. Esmu ieties komandā un cīnos pa vietu. Stāstīja, kā nokļuva līdz Žalgirim, kāds bija tas ceļš? Nu, ceļš bija tāds, ka nospēlēju pirms 2 gadiem diezgan veiksmīgi Eiropas čempionātā, un tad tā kā sākumā pievērst uzmanību no Eiropas visādas komandas, un skauti nāca klāt runāties. Un tā nu sanāca, ka ziemā nāca uzaicinājums spēlēt Kauņas Žalgiris komandā jauniešu Eirolīgā. Un viņi abi bija apmierināti ar to, kā es nospēlēju, un tas tā kā turpinājās sarunas par to, vai es negribētu pārnākt uz Žalgiri un spēlēt šeit savu turpmāko karjeru. Un tā kā es īsti neredzēju Latvijā sev iespējas, izaugsmes iespējas, tā mēs tēt nolēmām, kad nākuši un šeit spēlējuši basīti. Pastāsti, kāda ir tava ikdiena šeit? 9 no rīta ir treniņš. Nu, mēs ceļamies tur 20 minūtes pirms treniņa, pusstundu pirms treniņa, lai tur tīri nomazgātu seju, lai nebūtu aizpampušām sejām. Ejam uz treniņu. Treniņi parasti no rītiem ir svari. Nu, pagaidām tas ir, jo mums ieliek fizisko bāzi. Un tad tas treniņš ilgst kādu stundu, pusotru, nu tā, un tad apmēram ap 10:30, 11 esmu brīvs. Ap 1 mēs ejam 10 minūšu gājienā uz pusdienām, tad pēc pusdienām arī ir brīvs. Tad es pavadu vai atpūšoties, guļot, nu, pārsvarā tā, un tad 5 vakar treniņš, tagad arī būs 5 vakar treniņš, un pēc vakar treniņa brīvais laiks. Kādi ir tie treniņi? Nu, treniņi pagaidām ir pārsvarā balstīti uz fizisko, uz izturību, uz muskuļiem pārsvarā. Mēs tur skrienam, piemēram, diezgan daudz. Nu jā, no rītiem ir svari, kā jau minēju, un vakaros mēs bišķiņ paskrienam pa zāli. Pēdējā treniņā bišķiņ arī 5-5 uzspēlē. Vai esi redzējis arī lielo komandu kaut kur šeit apgrozās? Jā, pārsvarā pēc mums viņi trenējās. No rītiem es tā retāk redzu, ka mums no rītiem ātrāk beidzās treniņi, bet vakaros, gan vienmēr, ka mēs beidzam, viņi tieši nāk iekšā un tādā veidā. Cik gadu līgums tev ir ar Žalgiri? Vai tev ir maz līgums? Jā, man ir līgums. Man ir uz 3 sezonām un iespēja pagarināt vēl uz 2. Ja es sasniedzu to Žalgiri līmeni, tad viņi pēc 3 sezonām pagarina uz vēl 2. Bet nu tā tagad stabili man 3 gadi. Varbūt tu esi dzirdējis, šobrīd Latvijai ir tādas runas, ka pastāvot iespēja, ka tu nākamo sezonu varētu spēlēt nevis šeit, bet varbūt Rīgas Baronā. Runas ir visādas, bet līdz manīm vēl oficiāli nekas nav nonācis. Šodien bišķiņ parunājām ar tēti, bišķiņ tā kā pasmējāmies, tāpēc, ka, nu, kā reāli viss notiek. Manam tētim tie visi, kas tur tie galvenie, kas ir, nenāk pie paša klāt, nerunājās, neizrunā šo tēmu, bet gan sūdz kaut kādus plakus cilvēkus, nu nezinu, tas viss liekas diezgan nenopietni, kā tur viss notiek, un tāpēc es pagaidām tādu iespēju nepieļauju, kad varētu atgriezties. Bet ja tev piedāvātu Baronā pirmā saspēles vadītāja vietu nākamā sezonu, tev būtu interesanti šāds piedāvājums? Nu, es stipri apšaubu, tāpēc, ka es redzu, kas notiek Latvijā, un es īsti neredzu pirmajā divīzijā, kas tur būs pa komandām, jo, cik es sapratu, VF arī spēlēs jaunie, kas spēlēs tur Liepājā, pagaidām nekas nav skaidrs, Valmierā nekas nav skaidrs, vienīgā komanda tad reālā pirmās divīzijas komanda ir Ventspils, es tā uzskatu. Nu, es nezinu, vai tas līmenis pārīgi atšķirās no Lietuvas 2. līgas. Tad jautājums par nākamo gadu, par U19 pasaules čempionātu. Cik es saprotu, iespējams kaut kad ļoti tuvu vai pat tajā pat laikā notiek arī U18 Eiropas čempionāts. Tad kāda tad varētu būt tava izvēle U18, kur tu varētu būt viens no līderiem un atslēgas spēlētājiem varbūt visā čempionātā, kur tu varētu savu statistiku kārtīgi uztaisīt, vai tas tomēr būtu U19 Rīgā pie saviem skatītājiem? Ja varbūt abi, ja nepārklājās. Nu, es domāju...